Jā, dod bučiņu man, dod man bučiņu. Šovasar. Hobiju. Tu jūties kontuzēts tagad. Ko pie vēl nozīmēs? Tā bija tā kā kontūzija. Pēc uzvārdu nosaukšanas verbāli vienreiz cilvēks ir uzrakstījis viņu pareizi. Ieguglējot medību laukus. Es redzēšu, kas metas ārā Googlē. Nē. Tāds dzīvnieku kapsēt? Gatavs? No, davai. Kaut kādu gadu esmu jau kvalificēts mednieks. Kvalificēts mednieks. Jā, man ir ieroči. Vecīt, man ir ieroči. Kā tur bija? Kas bijām bišķi viešauši, Roliks bija arī iešaus. Es mums pēc stūrs biju, ka es nebiju iešaus, un protams, nebiju iešaus. Un tu pats atceries visus vārdus šeit? Nē, tas ir traks, tu neesi tik daudz vārdu. Man bieži vien ir tā, ka es zinu citu tekstus labāk uz skatuves, tā kā savējiem. Šis projekts radās kā joks, vai tas ir nopietni? Šis interesants jautājums, jā, jo es atbildu tā, uztver to, kā vēlies. Tur nav tā, ka es kaut kādu ar speciālu vēlmi meklēju kaut kādu žanru, ko darīt. Es viņu neizvēlējos, tas izvēlējās mani. Saskaldās uz pusi. Lai šlāgerim ir sava nominācija, bet country muzikai ir sava nominācija, jo tās ir divas dažādas lietas. Okay. Bērnībā es nenormāli baidījos no zirnekļiem, un no lieliem augstiem torņiem es baidījos. Man visu mūžu hobijs bija mūzika. Pēdējos 5 gadus tas ir mans darbs. 11 pa nakti mēģināju pabeigt kaut kādu gabalu, jo tev viņš rīt obligāti jāizdod. Tas ir hobijs. Tarakāni nav galvā, viss labi. Katram savi tarakāni. Ar vaļasprieku vismaz tos pāris var dabūt ārā. Izdanāt. Labi, to jau gribējās dzirdēt. Aiziet. Mēs esam iekāpuši aprīlī, un mēs esam gatavi turpināt kontuzēt. Jā, un es gribēju teikt, ka pie mums ciemos šodien ir Rolands Čē, bet nē. Tas nav nekāds Čē, tie ir medību lauki. Čau, Roland. Čau. Skaists džingls. Es tur dzirdēju vairākas balsis, Valērija. Kas tev piedalījās tā džingla tapšanā? Man patīk, ka domā, ka esmu iedzinājis, patiesībā es nemāku dziedāt. Jā, un tā bija Aleksandra Līga, kas ir iedziedājusi. Tiešām? Jā, Signija. Jā. Bet tur bija vairākas sievietes? Nē, viņi iedziedāja, man ir viena līga, un viņi vienkārši iedziedāja visas balsis. 5-7 izklausās vismaz. Anni Putniņa mums vienā no iepriekšējiem raidījumiem sadalīja pa balsņām un varēja nodziedāt visas kontuzēs. Wow. Jā, tā kā mums... Talantīgi mūziķi. Jā, talantīgi mūziķi nāk, jā, bet īstajā vārdā, Roland, tavs vārds ir skaidrs Rolands, bet uzvārds... Tu vari nosaukt? Tev ir priekšā rādās. Man ir priekšā, jā. Bet tev tur vien tāpat tur ir nepareizi uzrakstīts. Es tieši tāpēc arī gribēju pārjautāt. Man dzīvē vienu reizi, tā kā pēc uzvārdu nosaukšanas verbāli, vienu reizi cilvēks ir uzrakstījis viņu pareizi. Tas bija kaut kādā pastā pirms 17 gadiem. Tikai nopietni ir bijuši tādi varianti. Labi, pārbaudam. Jā, ja Valērija nosauc pa burtiem man uzvārdu, es viņu nosaukšu. Tad pirmais uzdevums, šī vakar pirmais uzdevums, nosauc manu pases uzvārdu pa burtiem. Mans uzvārds ir Čivčs. Čivčs. Jā. Tas tā kā, tāds tas ir, jā. Čivčs. Č-I-V Č-S. Čivčs. Otrā reize dzīvē. Wow. Čivčs. Kādas izcelsmes uzvārds ir? Pavisam dziļi kaut kur Krievijā, Ukrainā laikam, bet tā manēja senči kaut kad vienkārši atmigrēja līdz Ziemeļkurzemē, līdz Talsiem, līdz Sīruļiem, tur uz Dundegas pusi. Un tā man tur iemājojām, jā, un kurzemniekam diezgan neraksturīgs uzvārds. Super, te mēs jau sākam pamazām iepazīties ar Rolandu, un tāpēc mēs tev dosim pirmo uzdevumu. Jau sākās uzdevumi? Jā. Let's go. Tev 30 sekundžu laikā ir jāpastāst par sevi. Būs laika atskaite. Maksimāli daudz, cik tu vari paspēt, pēc iespējas skaidrāk. Vairāk mēs tev neļausim izteikties par sevi. Tā kā šīs ir vienīgās 30 sekundes, kurās te vari par sevi pastāstīt. Labi, nebiedē viņu citādi, viņš mums pēc tam nerunās vispār neko. Bet šīs ir tās 30 sekundes, tā kā izaicinājumi. Okay. Ja? Aiziet. Dzimis, audzis Talsos, 1991. gads piedzimis, Rolands, jā. Mūzika sācis nodarboties ļoti sen, 2001. gads, pirmais teksts uzrakstīts. Oh my god, kā tas vispār ir iespējams? 2005. bišķiņ jau nedaudz vairāk nopietnāk, un tā
ik pa 5 gadiem aizvien nopietnāk, līdz esam 2026. gadā sēžu šeit Skontuzē un ceru, ka es esmu izpildījis šo uzdevumu 30 sekundžu laikā. Man palika pat pāri laiks, es visu savu dzīves stāstu izstāstīju vienkārši. Okay, brīnišķīgi. Super. Kāds bija tavs dīvainākais ieradums bērnībā? Es ēdu ritīgi daudz cukuru. Bet tā, ka no karotēm. Tā kā mamma atnāca mājās, teica, atkal tu pusi burku ar cukuru, es izēdu, tas tagad burtiski, jā. Labi, kāds ir tavs slēptais talants? Viņš vairs īsti nav slēpts, bet es protu noķert visu mutē. Uzmetot gaisā. Okay. Nav lietas, kas ir, kas, protams, ir diametrāli lielāks par manu muti. Ko tu tur vilks ārā jau? Mēs varam? Ja viņš labi lidos, tad mēs varam pamēģināt, jā. Es nesolu, ka labi lidos. Es nesolu, ka viņš labi iekritīs manā mutē, bet, ja tā būtu vīnoga, tad viņa jau būtu manā mutē. Pamēģini. It kā lido, normāli. Pamēģini, uzmet. Mēs izgriezīsim te pirmā ārā. Jo augstāk, jo labāk. Viņš jāpatrenēs, atsīt. Var pēdējo reizi. Vai pēdējo, jā. Gatavs? Davai. Ar pirmo! Labi, ejam tālāk. Jā, no pareizi. Kā tu baidies? Bērnībā es nenormāli baidījos no zirnekļiem. Un no lieliem augstiem torņiem es baidījos. Ziniet, kā vecās katlu mājas, kādi ir tie, skursteņi lielie garie. Un es, ka viņiem gāju, man likās, ka viņi man krīt virsū. Okay, bet tā pēdējā laikā man laikam īsti paigo baiļu nav. Vai kādreiz esi smējies pilnīgi nepiemērotā brīdī? Es nezinu, skolā es un mani klasbiedri bija nenormāli delveri. Tur mēs saraudinājām pat visstingrākās skolotājas. Tas ietvēra visu to pakotni. Es gan atvainojos visām skolotājām. Es nesaprotu, kā viņas nav sevi prātā reāli. Un kāds tavs komforta ēdiens? Tas nav konkrēts ēdiens, bet tā ir droši vien. Tas ir vairāk par tekstūru, tas nav par garšu. Tur man patīk tādi, slopi un blobi. Tas ir tāds. Pieņemsim, tas varētu būt burgers, bet arī tāds slopi plucinātu gaļu iekšā. Kaut kas tāds laikam, jā. Ok, super. Tā, mēs esam iepazinušies. Jā, plānos tā kā ašie jautājumi un ašās atbildes, kas izvērtās veselā intervijā par tēmu. Šitās bija jā, nē, atbildes. Bez mazai. Bet nekas, ļoti labi, mēs esam tiešām iepazinušies ar Rolandu Čivču. Super, un mēs esam gatavi iet tālāk uz nākamo sadaļu, ko sauc Aklais karaoke. Šī sadaļa ir pateicoties Skonto TV aplikācijai, kurā ir dažādākās mūzikas traumas, bez reklāmām, kuras var klausīties jebkurā brīdī un laikā. Bet aklais karaoke, kas tev būs jādara? Jā. Tev būs jādzied. Neredzot vārdus. Jā, mēģini. Es nezinu, kā tev iet ar vārdu atcerēšanos vai improvizāciju. Bet, ja tu atpazīsti, tu dziedi. Ja neatpazīsti, dziedi arī, bet ar citiem vārdiem. Ok. Labi. Parādās arī Ievas pierē pirmās šovakar. Man tā kā skanēs pavadījums un man ir jādzied. Jā. Gatavs? Mēģinām. Dod garu bučiņ man, dod mīļu bučiņ man, jau dod man bučiņ, dod bučiņ, dod karstu bučiņ man. Sākšies vārdi? Nē, vēl ir ievads. Bet tas bija ļoti labi, jā. Šitas ir ievadiņš, jā, kur var iesildīties. Tātad dziesmu mēs zinām, kas tā ir, jā. Dziesmu mēs zinām, jā. Pagaid, Žorž jau nedziedās līdzi, ne? Nevajadzētu. Jā. Ok. Bet tūlīt būs. Es zinu šito dziesmu, es viņu dziedāju pārdzied mani tajā vecgadu vakarā. Yes. Aiziet. Ej, jau dod man bučiņ, dod vienu bučiņ man, dod bučiņ man. Jā, dod bučiņ man, jau dod man bučiņ, dod karstu bučiņ man. Mīlas akords mums lai skan. Aizmirst tālāk. Nāc bišķiņ tuvāk man, vēl nāc nedaudz tuvāk man, jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, pavisam tuvu man. Mīlas akords mums lai skan. Kā tur bija? Mūžu vienos nejautā man, ne prāts vai prāts. Droši, tuvāk nāc. Jā. Labs ir. Šitas bija labs, jā.
Bišķiņ samulst sākumā, tāpēc, ka tas nav īstais pavadījums pareizi. Viņš pēc tādas polifoniskās melodijas izklausījās. Viens no veidiem, kas ir pieejams karaoke dzīlēs, kā jau tu saproti. Karaoke, jā, tas ir karaoke pavadījums. Jā, tā kā. Bet mēs ejam tālāk pie nākamās sadaļas, jo ne tikai mums vai tev ir ko teikt, ir teikt arī ko citiem cilvēkiem. Tāpēc nākamā sadaļa mums ir Slepenais pļāpā. Kā tas izpaužas? Jā, vienkārši klausamies. Nestāstam neko. Viss ir pateikts jau nosaukumā. Jā. Aiziet. Ei, čau visiem, kur ar visu mūziku dzīvo, esmu kopā. Čau, Rolika, čau, radio klausītāji un radio cilvēki. Var sakot, tāds baigi, kaut kas mega hi-hi-ha man nav, bet bija viens tāds labs, kruts pasākums. Mēs braucām reizi no Jelgavas un bija kopā koncerts ar Roliku. Roliks jau bija kā solo mākslinieks tajā laikā. Un atkaļ ceļā mašīnā, kas saka, bijām bišķi viešauši, Roliks bija arī iešaus. Es mums pēc tūrs biju, ka es nebiju iešaus, un, protams, es nebiju iešaus. Un sāk kaut kādā veidā skanēt mans pirmais albums, vai mēs viņu apzināti uzlikām, un Roliks zināja labāk tekstus par manīm no man pirmā albuma, tā kā visi cieņa Rolikam par viņa, kā saka, par viņa atmiņu un par to, kad viņš zina labāk par manīm tekstus, un līdz ar to, kā saka, 5. decembrī, jā, ir mana koncerts arēnā, arī es izpildīšu trekus no Cieņa mīlestība albuma, un Rolika, būs atkal jārapo tā pirmā albuma treka, tā kā šarauts tev, un laikam nav nekas smieklīgs, bet abrīnojama atmiņa no Rolika puses, un jā, mākslas spēku. Wow. Šautauts Rolika atmiņai. Paskaties, cilvēks spēja pat, Vai tu atpazini šo balsi? Man jājautā. Jā, jūs varējāt vismaz bišķiņ kaut kādu toni uz leju vai 2 uzlikt vai 3 uz augšu, tā kā, jā. Protams, tas ir Gustavo. Ļoti labi. Čil, tas bija Ozols, jā. Slepenais pļāpa Ozols pirms sāk runāt. Es vēl nepaspēju piebilst. Es to negribēju paspēt piebilst, bet man bieži vien ir tā, ka es zinu citu tekstus labāk uz skatuves, tā kā savējiem džekiem, un tad es vienkārši, es redzu, kā viņiem, tur beidzās elpa vai kaut kas tam līdzīgs, jūt, ka tulīt viņš vairs nevarēs pārbaudīt, un es vienkārši pārņemu un rapoju. Super! Bet kāds jums ir stāsts kopā ar Ozolu? Un kāpēc tu zini viņa pirmo albumu no galvas? Tā kā, principā, viņa albums Cieņa mīlestība 2001. gadā, kas tika izlaists, bija man tā kā hip-hops, man bija tā kā first music of choice, ziniet, kā pirms, kad man bija 7, 8, visiem patīk, Backstreet Boys, es nezinu, tev tur Lady Gaga pieņemsim. Kad tu baigi neapzinies, un te rītīgi neapzināt uz kaut kādu mūzikas gaumi, un kad viņi vēl to nav izveidojusies. Bet tad rītīgi sīkam esot, es, kad uzsēdos uz hip-hop tajā 2001. gadā, un tieši Ozols izlaida to albumu, un es viņu tā kā laiku pa laikam paklausoties, es tiešām zinu visus tekstus tur no galvas, es viņu varu tā kā no A līdz Z principā norapot. Tas vienkārši, tas ir pirmkārt tāpēc, ka man vienkārši ir tā atmiņa tāda diezgan labi, kādu viņi ir, un vienkārši tāpēc, ka es mīlu vienkārši to albumu. Tas ir labākais Ozola albums, un tas ir top 3 albums priekš manis vispār Latvijas hip-hopā. Tā kā, man ir liels gods vispār, ka mēs arī vienu no tām albumu dziesmām jau iepriekš jau repojām viņa arēnas koncī, un tas droši vien notiks atkal, jā. Šis izskatījās, ka bija ļoti viegls uzdevums priekš tev. Pārāk viegli, jā. Bet tu esi atnācis pie mums kā jauns projekts, kā Medību lauki. Jā. Pavisam svaigs, teiksim tā. Cik tev ilgi ir jau? Būs jau gadiņš drīz Medību laukiem? Jūlijā būs gadiņš kopš singlu izlaišanas. Es kaut kādus tekstus apcerēt un domāt par to projektu kā tādu, es sāku kaut kādu gandrīz 2 gadus atpakaļ. Kāda nonāca līdz šai idejai vispār? Rolands no rīta pamodās un tāds, es būšu Medību lauki. Jā, tur ir tā lieta, tur vienkārši kaut kā, tas viss pats nokrita no debesīm. Tur nav tā, ka es kaut kādu ar speciālu vēlmi, tā kā meklēju kaut kādu žanru, ko darīt. Es vienkārši braucu mašīnā, raugos apkārt, uzlieku, tur vienkārši tie apstākļi sakrita tā, kad vienkārši skanēja rītīgi kruts muzons viens, kuram man vienkārši pāri nāca teksts, un tad es to saprotu, tā kā, es viņu neizvēlējos, tas izvēlējās mani, jo tas country muzons, viņš īstenībā ir visur, īpaši tādos platumgrādos, kur esam mēs, kas ir diezgan, mēs esam tāda diezgan rurāla valsts par spīti tam, ka lielākā daļa, gandrīz pusi cilvēku dzīvo Rīgā, bet tomēr tā kā izbrauc ārā, tā kā skaties uz akmeni, skaties uz koku, skaties uz žūpu, skaties uz laulāto nesaskaņām, tas viss ir reāli dzīvelīgs country muzons. Un es esmu tikai mēdījis tur tajā visā, tā kā, jā. Šis projekts radās kā joks, vai tas ir nopietni?
Šis interesants jautājums, jā, jo es atbildu tā, uztver to, kā vēlies. Man nav nekāda problēma. Kā joku viņi var tik tālu, cik tālu var attiecināt tādā veidā, ka bieži vien vispār lietas sākās kā joks. Arī hip-hops vienmēr mums ir sācies kā joks, vienkārši hi-hi-ha-ha, paniekoties un tam līdzīgi, bet nevienā brīdī, lai arī cik kaut kādi ironiski tie teksti neizklausītos man tajās dziesmās, es viņas nevienā brīdī neesmu domājis kā kaut kādu prikolu. Ir kaut kāda lieta, kas vairāk vai mazāk manos kambaros iekšā dziļumā kaut kur arī mājo, jā. Šogad tu dabūji arī Gāmas balvu, Jā. Bet nominācijā, kas bija sadaļā šlāgermūzika un country. Jā. Kur tu biji hip-hop mākslinieks starp šlāgermūzikas un country dziedātājiem? Tur jau es biju kā country mākslinieks, tur es nebiju kā Rolands Še nominēts, tur es biju kā medību lauka nominēts, jā. Citādāk es mēģinu tomēr tos katalogus nodalīt, lai nejaucās. Par to nomināciju viss ir kārtībā, tas bija tā, kā tam jābūt. Ko es gribētu nākotnē redzēt, lai rodās vairāk country mākslinieki, tieši country mākslinieki, lai vairāk ir tieši tā outlaw country, vairāk, kas, močī varbūt līdzīgā stilā, kā es to man būtu prieks vienkārši redzēt. Bet kopumā es gribētu vairāk country māksliniekus, lai tā nominācija saskaldās uz pusi. Lai šlāgerim ir sava nominācija, bet country muzikai ir sava nominācija, jo tās ir divas dažādas lietas. Šī ir ļoti laba vīzija. Es negaidīju, ka tu tā to pagriezīs. Jā, tāpēc principā es esmu atvērts kaut kādiem jauniem cilvēkiem, jauniem projektiem, kuriem varbūt grib palīdzību ar tekstiem, pieņemsim. Jo aizvien teksts ir tas, uz ko es balstu savu to country mūziku, muzikāli. Es vēl neesmu tik advancēts, es mācos ģitāru, lai varētu to reizē kopā ar tekstu veidot, bet šobrīd, liriskais tomēr jau kaut kādā veidā, ja neiet pa priekšu, tad ļoti, ļoti vienā solī ar muzikālo. Tas nozīmē, ka country un šlāgeru mūzikas nozarei ir jārēķinās tagad arī ar tevi pilnā nopietnībā, un tas nav nekas joks. Jā, tu tikko sevi pieteici, ja kādam vajag palīdzību, rekur. Jā. Es tev pirms ieraksta sākuma gribēju prasīt par hobijiem. Kur tu mani apkušināji, teici, nē, parunāsim pēc tam. Jā. Kas ir ar taviem hobijiem? Es dzirdēju, ka tu esi sācis meklēt hobijus savu jaunus. Nē, es esmu atradis jau hobiju. Tur tā lieta, tāpēc es esmu ļoti priecīgs un man gribas par to vienkārši pastāstīt. Jo es to nestāstītu citādāk, ja es nebūtu kaut kādu laiciņu atpakaļ uzgājis tādam rakstam, kur virsraksts bija aptuveni šāds. Vairāk nekā pusē pieaugušo Latvijā nav hobiju. Spējiet iedomāties vairāk nekā pusē. Un es vienkārši sāku domāt par sevi arī tajā brīdī, un man bija tāds, bet es kādreiz biju tas pats, vai ne? Bet tagad es to hobiju atradu, mēs vēl ar Anci kaut kad sēdējām, tur runājamies, un es viņam stāstu, man ir hobijs, man ir tagad hobijs, man visu mūžu hobijs bija mūzika, saprotiet? Pēdējos 5 gadus tas ir mans darbs, un tad es vienkārši tā savēlās kopā, ka tu nezini gala ne malu īsti, kur tas hobijs sākās, kur viņš beidzās, un tu 11 pa nakti mēģini pabeigt kaut kādu gabalu, jo tev viņš rīt obligāti jāizdod. Tas ir hobijs, tas ir darbs, un tas vēl tev dedzina kopā vienkārši, tāpēc vajag tos svētdienas 11 vakarā varbūt pabūt kaut kur citur, vai ne? Un tad es kaut kādu gadu esmu jau kvalificēts mednieks. Kvalificēts mednieks? Jā, man ir ieroči. Vecīgi, man ir ieroči. Bet ne par ieročiem stāsts ir par vaļasprieku. Man viņš ir, un es esmu ļoti priecīgs, un man tas ir reāli mentāli palīdzējis. Mēs sēžam ar to Ansu, un es viņam to stāstu visus tos lietas, kas tur ir. Un tad viņš vienkārši tā beigās, to tiešām ir īsts vaļasprieks. Man tāds, tiešām. Un tas, uz ko es gribu vienkārši aicināt cilvēks arī īpaši šajā vasarā, doties ārā. Medīt? Tas nav par medībām. Tas ir vienkārši, tas ir mans. Un es aicinu, protams, kļūt par medniekiem. Tas ir aizraujošs vaļasprieks. Dārgs, bet aizraujošs un makšķerēšana ir ideāls. Tur ir vēl vairāk miera nekā tikai staigāt pa mežu. Tur vienkārši uz ūdens čilo, pārgājienu. Nezinu, jums ir vaļasprieks, vai? Tu šitā sāc runāt, un man tagad liekas, ka mums nav. Strādā visa nakti, jā? Vai tev podkāstus taisīt ir vaļasprieks? Strādāju 3 darbos. 3 darbos, Un kāds ir tavs vaļasprieks? Dzīve jau vēl es nezinu, fiziski jau vēl tev viss labi. Un kur tevi tas ir aizvedis, labi? Tarakāni nav galvā, viss labi.
Katram savi tā rakāni. Nu, ar vaļas prieku vismaz tos pāris var dabūt ārā. Izdanāt bišķiņu pa citiem kaktiem. Ņemam vērā tavu ieteikumu, Roland. Jā. Visiem uz kamerām skatīt, kur visiem. Jā. Dzirdat? Šovasar aizejiet ogās. Mēs domājam arī par mierpīpēm. Jā. Jā, tas ir jaunais gabals, ko tas atnācis pie mums šodien, kuru mēs arī klausīsimies. Bet pirms slēdz iekšā, es tikai gribēju pajautāt jautājumu. Vai jūs iegooglējot medību laukus, esat redzējuši, kas metas ārā Googlē? Nē. Tāds dzīvnieku kapsēti. Es šodien meklēju par Rolandu, par visu šo projektu, par medību laukiem. Es rakstu Google, man tāds, kāpēc tur met kapus ārā, tā kā visu. Dzīvnieku kapsētiņā uz Liepājas ceļa izbraucot šeit. Jā, ir medību lauki. Ieej attēlos. Attēlos. Jā, tagad ir. Nu, man par maz fotosesiju vienkārši bija. Nu, nekas. Ar attiecīgi ietegošanu. Tur vairāk jau būs nekā dzīvnieku kapsēti. Nu, bet tāds arī vajag, taču pareizi. Protams, ka vajag. Man laukos vienkārši vispār tā kapsēta esot ļoti, ļoti episki. Jo tur arī kapakmeņu ir. Ko stāsti? Tur ir un kādi vēl. Dzīvnieku kapi ir reizēm vēl krāšņāki nekā piedodiet cilvēku. Bet tas ir vecais. Jums arī ir viens tas draugs, kurš saka, cilvēku nosist varētu, bet dzīvniekam ne. Jā. Tas ir tieši tas pats par to kapu vienkārši. Ka tad dzīvniekam arī uztaisīs lielāku kapu nekā cilvēkam. Par ko ir dziesma Mierpīpa? Par salašņām. Nē. Par čilu. Būtībā tā ir par čilošanu. Kā vajag iečilēt. Jums taču arī kaut kādi kaimiņi strīdās, mēdz kaut kādi žūpes zem loga, kaut ko tur ālēties, vālēties un tādā garā, vai ne? Un tas ir vienkārši, ka tev jau sāk rūsēt ar sēru jau auss no tā, kā tās aitas blēja. Tas ir vienkārši tāds lēnais čilošanas gabals, tāds swamp rocks. Kas tev šito ir iespēlējis? Oskars Stolzs Emerovs, ja tu pērmoņikām. Viņš ir Latvijas blues bandis bijis līdzīgs. Bet pats galvenais, lai tās nelido pa sevi. Es saku, hei, dzirdi kā suņi reido pa muti un gaida zobu feju, hei. Vai skaties arī video? Jā, man aizrāva videoklips šeit brīdī. Tu jau zini vārdus no galvas šeit dziesmā? Gandrīz. Labi. Un tu pats atceries visus vārdus šeit dziesmā? Nē, tas ir traks, tu neesi tik daudz vārdu. Vajadzēja šito dot aklajā karaoke, noņemt vokālus nost, ja, un iedot. Interesanti, kas tur sanāk. Būtībā, zini to Mikā dziesmu Relax, Take It Easy, tas pats tikai latviski. Jā. Kaut kur tajā bumbu parkā. Okay, kas ir tāds vēl svarīgs, kas mums par šo dziesmu būtu jāzina? Varbūt kāds noslēpums palutina mūs ar kādu tādu interesantu faktu varbūt. Klips kā klips, jā, kas tur bija. Neviens galvu nedauzīja, man liekas. Neviena cietušā nav tajos strīdos, jā, cik saprotu. Jā. Fonā tur diezgan tā kārtīgi. Kamēr tev ir viss mierīgi, tikmēr fonā. To es izdomāju, to strīdēšanos, gan es izdomāju kādas 2 minūtes pirms reālā kadra filmēšanas. Okay. Tiešām? Jā, viņš tā kā konceptuāli kā līdz klāt. Tas izskatās izdomāts jau iepriekš. Tas bija izdomāts iepriekš, vēram 2 minūtes. Jā. Okay. Wow. Mums viss tas setups bija priekš fotosesijas, tā kā, vai ne? Un tad vienkārši jāuzfilmē klips, bet tāds freestyles. Un tā kā, mums ir visi šie elementi, visi šis stand, vienkārši jāizdomāt, kā to salikt kopā. Un kaut kā tur, man liekas, kaut kas salipa beigās, jā. Es tikai gribēju pačuksēt, ka būs koncertūra arī medību laukiem, jā? Jā. Vasariņā. Tā kā gaidīsim arī koncertus. Vasaras vidicītī nāk ārā koncerti. 18. Un vai tev nāk arī jauna mūzika? Jā, vesels albums. Wow. Citā, ko tad es tur tās 3 dziesmas dziedāšu? Es tieši es arī, man likās nērti jautāt, bet cik tad dziesmas ir, jo cik es varu saskaitīt, man uz vienas rokas pirkstiem. Jā, uz vienas galdnieka rokas pirkstiem. Jā, tiešām. Jā, tiek strādāts pie albuma aktīvi, un tad notiek aktīva gatavošanās arī koncertūrai, kas sāksies Kuldīgā, sāksies Jelgavais, atvainojos, Brankās.
Un tad cauri visai Latvijai pa tādu nepārtrauktu līkni aizies līdz Rēzeknei, un pat pa vidām arī būs kaut kāda interesantas lietas. Un tur būs tikai mediju blāki, vai tur būs arī Rolands Čē? Nu, tur ir jāatnāk uz koncertu, un tur jānoskatās pašam, tur viss kaut kas var būt. Tad tiekamies medību laukos, ne citos medību laukos, bet medību laukos. Tajos pašos. Šajos pašos. Jā. Ir, tā vajag. Tā vajag. Vajag konfuzēties. Paldies, Roland. Mēs esam tevi skontuzējuši, un tad tiekamies mūzikā. Sarunāts. Super. Tu jūties skontuzēts tagad? Ko pie vēl nozīmē? Tā bija tā kā kontūzija domāta, jā? Yes, es esmu nopelnījis raidījumu. Paldies, jā.